Islau pacients 10 no 10, bet slikti seko mutes dobuma higienas rekomendācijām. Pacients 5 no 10, jo, diemžēl, tad būs daudz diezgan problēmu un būs karies, un zobus iespējams vajadzēs pat izraut. Pacients 10 no 10, bet lūdzu viņu gaidīt, jo atkal kavē. 7 no 10, jo pacients aizkavē citu pacientu darbību. Pacients 10 no 10, taču atsakās veikt anestēziju. 5 no 10, tāpēc, ka ar anestēziju daudz vieglāk, vispār nesāpes un daudz ērtāk. Pacients 10 no 10, taču izgāja tikai pusi no plāna un ārstēšanos nepabeidza. 8 no 10. Saprotu, ka var būt dažādi iemesli, bet es rekomendētu, lūdzu, beidziet savu ārstēšanas plānu. Pacients 10 no 10, taču rūpējas tikai par priekšzobiem, jo tie ir redzami. Es domāju, ka tas ir 4 no 10, tāpēc, ka vajag novērot visus zobus, tāpēc, ka košņu zobus arī ļoti svarīgi.